Āfigēt, cik interesanti, bet neko īsti nevar saprast. Nu, ja labi paskatās, tad var gan. Redz, cik skaists tālāk bloks pēc bloka Flashing ECU. Ja kāds viss šī informācija, protams, pieejama, attiecīgi kurs un tā tālāk, dzenam iekšā. Tieši tā, Volvīts tūlīt slēgsimies klāt ar monstrīgo Autel. Un tagad pagriežam aizdedas atslēgu. Blam, blam. Yes. Viss šķiet, ka pasties, ka smuki rādās uz paneļa, ja? Atvērts vadītāja durvis, vidējais ātrums. Viss no rūpnīcas kā dīleri uzpildīta mazgāšanās šķidrumu. Jā, visa informācija, kas tev ir, reku priekšapsilde. Tiešā apsilde izslēgta. Tu viņu vari te palaist, iestatīt arī viņai laiku. Cikos viņa ieslēdzas un startē un sāk tev visu rādīt. Nu ko, tas ir viens challenge par valodas maiņu, skaidrs. Tālāk iesim, pastīsimies, ko uz Volvo mums var izdarīt. Autel, yes. Tātad, ko mums jāatrod ir, kur ir OBD. Tas tāds vienkāršākais challenge. Hopā, iesēdini iekšā. Jāparādās budas puldzītei. Slēdzās iekšā. Mēģināsim slēgties klāt. Klēri tāpat tās uzliekam virsū uz stūris. Tātad, Volvo īstenībā ir ļoti fēns auto. Ja mums speciāli ir salikts maksimālais iekšā te, lai mēs varētu tieši darboties ar Volvo automobīļiem. Tātad skatāmies arī pie favorītes, starp citu redzi. Tev pie favorītiem nav ielikts Volvo, tu ņem vienkārši plusiņu, paņem Europe un šeit un te vienkārši sarakstiņā atrodi, kur ir Volvo. Šādi te un nospied OK. Tagad tev viņš pievienojās klāt. Ķeramies klāt Volvītim un slēdzamies ar kompīti klāt. Paskatīsimies, ko viņš mums piedāvā. Tātad automatic selection, tieši tā, read. VIN number, tātad lasa ārā viniņu, kur rāda barojošo spriegumu. Redzi? Tas nozīmē, ka VCI ir pievienojies. Viss ir kārtībā. Reading VIN code. Tā starp citu obligāti, tad, kad tu veic diagnostiku, jā, tad jābūt aizdedzēji ir ieslēgtā, jā. Tas ir svarīgs moments. Kur VIN codes parādās, spiežam OK. VIN information decoding, tātad redzēji, viņš dekodē attiecīgi informāciju pa automobīli. Gads, dzinēja, atkal dzinēja kods tev ir virsū, ja tev vajag kodu ļoti ērti un efektīvi. System data loading, tātad lādējās iekšā sistēmas parametri, kādus iespējams šeit ir darbināt un skanēt. Tātad vehicle profile, te atkal tāpat tās redzi, details, to var apstīties pa transporta līdzekli. Tas, starp citu, ir atkal ļoti noderīgi, ļoti veiksmīgi. Tātad tajā gadījumā, ja tev ir nepieciešams iegūt dažādu informāciju un saprast, kas riktīgi par autiņu ir, redzi, cik feini. Skaties, redzi. Šasijas, parking identity, total mileage, redzi, nobraukums. Tost on distance in mileage, vehicle mine type, XC90, 5 doors, roof hatch no, skaties, speed limitation, 210 km per horse, jeb 130 mph, automatic transmission, gearbox, TF 80cc all-wheel drive, type of, cirs un frekvents, tātad milimetros, metros 4-wheel drive, electric controlled limited, diferenciālais, tātad saslēdzējs ABS DSTC, 5D, 5D dzinējs, tātad 5-cilindrīgais, cruise control redzi, yes, speed warning no, Europe, tātad ļoti daudz informācijas, paskaties, bet to tu pats visu varēsi izkost, ja kur tas pats dzinējs, frekvenci remote, tātad pultīm. Ja atslēgu programmēšana iet, tad ļoti labi redzi, to redzēt, kāda ir frekvenci sistēmā šobrīd, signal lock alarm, telefonu yes, control unit RTI yes, tātad šo komplektāciju tu nevari apmānīt ne ar ko citu, un starp citu autelītim šī funkcija ir iekšā. Jā, ko lai gan es nevaru, teikt, piemēram, ka tas varētu būt kaut kādā veidā švaki. Tas ir vienīgi ir rīktīgi plus, saprot? Language German bija iekšā, jā, tad šī gadījumā mēs uzstādām latviešu valodu. Pasties, 68 litru dīzeļu bākas līmenis. Bākā ciklien iekšā. Pasties. Ļoti daudz informācijas. Bet mums šeit vairāk tomēr interesē pārējās funkcijas. Tad uzreiz ķeroties klāt, hot functions, piemēram, jā, karstās funkcijas. Rekurtēja karstās funkcijas, ko mēs varam veikt. Tad ļoti daudz nianses, vai ne? Tas arī ir ļoti feini pa šīm sistēmām, ka ir karstās funkcijas uzreiz pa taisno pieejams. Un tālāk iet diagnostiku, varam izvēlēties control unit. Ja mēs zinām kādu bloku un kurā blokā mēs gribam ieiet, tad mēs attiecīgi to daram. Ja ne, tad elementārākais variants ir automatic scan. Un šobrīd
pieslēgts aizdedzis, viņš skanē pilnībā visus blokus CEM, tātad tas ir centrālais elektroniskais modelis, tātad tos arī ir iespējams klonēt, dzinējodības blokus, tos arī ir klonēt, gan programmēt. Transmisijā redz, cik feini kļūdu nav. Tur, kur ir no faults, pass-through, tas nozīmē, viss tur ir kārtībā. Viss ir vienkārši stīgā un tajā vietā headlamp control. Autolīdz, starp citu, ļoti efektīvs ir ar Volvo. Un ļoti efektīvi viņš ar viņu strādā, komunicē un arī iznes visu informāciju uz āru, lai tu varētu principā redzēt maksimumu, ko vien vēl tev vajadzētu zināt pa tavu auto un visas kļūdiņas tātad. Nu jā, tas ir patīkami, ka viņš tik tiešām ļoti ērts lietošanā. Pietiekoši liels ekrāns, jā, paskaties, nu perfekti vai ne, vienkārši spēj tik spaidīt. Tātad gaidām, kamēr izskanējis, paskaties laivā, redzēja, cik ātri viņš to izdara, nu vienkārši dažas sekundes. Rupi runājot. Un tad tu redzi kļūdiņas, ja? Atkal tāpatās tu vari reportu palaist, quick erase, var ieiet kaut kurā blokā iekšā, ja? Šī gadījumā, piemēram, paņemam ar bultiņu, iesim iekšā CEM-ā. CEM Electronic Control Unit, un uzreiz trouble codes, jā, visiem interesē taču kļūdu kodi. Rekur kļūdiņas, atkal tāpatās ir workshop kaut kādi manuāļi, ja? Loading data, parking heater does not work, ja? To var uzspiest virsū, ja ir details, ja? Tad, nu, bet jābūt arī pieslēgtam ir internetam. Un, ja ir kaut kādas detaļas, ko papildus var pieslēgt klāt, nu, redzēt vai izstāstīt par šo kļūdu, tad rekur ir apraksts, saproti? Rekur ir apraksts. Bet ok, šo nevienam nerāda. Jebkurā gadījumā te ir problēmas risinājums. Piemēram, sun sensor signal too high. Uzspiežam virsū, jā? Redzi? Viss parādīts. To skaidrs. To jau meistars pats visu risina un dara. Tātad, bet kļūdu kodi tev ir. Tu vari dzēst tādā kļūdu kodus, piemēram, erase codes, yes. Nu, tagad ļoti ātri un efektīvi. Trouble codes are not detected. Bet atceries, viss ir jāskanē vēlreiz. Jā, tā pirmā dzēšana ir tikai tā. Reading codes, un redzi, viena kļūda paliek tomēr. Kaut kāda kļūda ģenerējas, un tā paliek iekšā. Tā arī tāpat tās ieej iekšā. Un tad tu redzi communication with PCM control module. Interesanti. Arī tāpat, ejam risināt problēmu. Jā. Tātad arī te ir programmēšana, starp citu iekšā CEM-ā. Jā. Tur neparādīja līdz galam. Jā. Tātad, kas te bija, rekur aktive tests, te var aktivizēt dažādas lietiņas, rekur paskaties. Redzēji? Tu vari aktivizēt, deaktivizēt, jā, un nu, padarbināt kaut ko. Nu, skaidrs, jā. Nu, labi, ok, nodemonstrēsim. Viper, piemēram, kas ir ļoti pateikami izteikti redzams. Rekur tur Viperīši, tu paņem Vipers. Tad rekur activated, let's do it. Es nospied start. Redzi? Skaties, aktīvi. Redzi, palaidās Viperīši. Viss notiek. Jā, saproti? Nospied stop. Šo viņa apstājas hint, un te ir apraksts, kas kā pareizi strādā un kas tev ir jādara ar šīm funkcijām. Ļoti labi, vai ne? Tu jau meistars faktiski, tev visu informācija ir. Nu tā tālāk, jā, headlamp cleaning, nu tur vispār ļoti daudz mēmākās funkcijas. Programming, customization, programmēšana un customizācija, interior light key, jā, tātad tas ir paraslais. Special functions, tāpēc ir speciālās funkcijas akal. Un te arī pasties vesels rērums. Factory settings, programming the control module, resetting the crash mode, nu pēc avārijas, piemēram, programming the short flash sequency, resetting the low voltage counter, reading the alarm QZs, mēmākās funkcijas, saprot, mēmākās funkcijas te ir iekšā. Pavolvīti, tātad, nu redzēju, tur kļūdiņi paliek, ejam iekšā dzinējā, jā, laižam iekšā dzinējā, kas mums ir engine control unit, trouble codes, ejam iekšā trouble codes, nu jo kļūdas jau mums ir tās, kas parāda mums, kas mums slācītim sāp, svirlflaps aktuātors, tos arī. Šujam programmējam, visu daram, visu var izdarīt, rekur arī tāpat ir instrukcija, palaid vaļā, čikt, details, un rekur ir neliels apraksts par to, kas un kā, ko tie dara, pozitīva drift, negatīva drift, nu drift, kā saka, iet bokam forši. Kļūdas kodiņi, varam laist uzreiz search internetā, DTC guide, ja, te arī ir tas, nu gaidat, jā, par to aprakstu, jā, ko es iepriekš rādīju, tātad control turing, kā arī errors codes, just cleaning fault codes, atkal kodi, kā nav, ejam iekšā, izējam ārā. Arī tāpat redzi, reading codes un pass no fault codes. Un tad pamēģināsim šo funkciju, nu, kad ja tā kā mēs neskatāmies uz viņām vispār, quick erase. Tātad, kad ir quick erase, tad viņš attiecīgi iet un dzēš ārā pa sadaļām, pa vadības blokiem, visu šīs funkcijas. Tā kā interesē kaut kas vairāk, droši raksta WhatsAppā, zvani, kontaktējies, kā saka, esi līderis un tu strādā ar profesionālām ierīcēm. Tad, kā jau teicu, gads ir licenzīta šeit droši, gadu tu var strādāt, pēc tam atkal vienkārši norestaurē licenzīta un atkal strādā. O, cik feini, redzēju, viss izdzēsās. Escape. Tā kā tu un tu exit, yes, ļoti daudz un dažādas funkcijas, daudz lietiņas, tam mēs tev pastaigāsim pa hot functions, bet, ko es varu teikt, seko līdz video, uz to brīdi, thanks for watching, interesē valodas maiņu panelī,
Rekur šī gadījumā atslēgu programmēšanā, diagnostika un vispārējais. Rekur diagnostikas iekārta. Tā ir pirmā lieta, kas tev ir vajadzīga, lai tu varētu pilnvērtīgi ar to visu strādāt. Tā kā esi topā ar visu modernākajo aprīkojumu. Visu gaišu, visu jauku. Stay tuned, stay electric.